Tā, sveicināti, šeit atkal Jānis Liksts, Armands Švabra. Mēs vakar bijām restorānā. Mums te ir neliels labā restorāna. Audio materiāliņš no restorāna, ko mēs ierakstījām, klausoties, kas notiek. Pie blakus galdiņa. Un tur sēdēja tāda zinām tēla kā Ausma Kantāna, Ainars Šlesers un... Protams, Viktors Čerbatiks. Kur nu bez Viktora? Klausamies. Labdien, vai būsiet gatavi pasūtīt? Tā tad, jā. Es esmu gatavs visu laiku pasūtīt. Es jau te gaidu, un ja laikraksts diena šito sauc par labāko restorānu Rīgā, tad pierādiet to ar darbiem. Atnesiet man labu, baltu kafiju. Jā, protams. Jā, un man šitais karbonāts jums ir? Jā, mums ir karbonāts. Nu tad man 4 karbonāts. Aha, ja? Un Ausma tev kaut ko tu, varbūt ar kaut ko gribēs. Netērējies, Viktori, netērējies. Tad dodiet 6 karbonāts. Varbūt kādu vīnu. Varbūt. Jā, viņčuku ar Ausmai viņčuku. Jā. Pēc 2 stundām. Sakiet, metenīt, jums kaut kas no gaļas ēdieniem ir? Jā, mums ir cūgaļas sitenis ar sīpoliem, franču frikadeles. Tad 2 tādus vēl iedodiet, jā? Es kaut ko no gaļas arī gribēšu. Jā, un laikam rekinu tad vajadzēs, jā? Rekinu arī. Pēc 15 minūtēm pie izējas. Aināriņ, varbūt, paskatieties tiem aciņām, varbūt jums ir palikuši kādi vēl pār10 latu. Man tiešām šobrīd, pat tiešām, nav līdzi, man nekāda naudiņa. Viktor, kā jūs tā drīkstējāt? Kā jūs to pinkodu varat aizmirst? Man mamma bija pierakstījusi maciņā, bet visu laiku stāvēja, bet es jāzvana treneram, bet treneru nevaru sazvanīt. Kaut kur viņš palīdzis. Finansējuma piesaistīšana nenotiek šādi. Nezvanam treneram vai mammu. Vienmēr piesaistot finansējumu, svarīgi ir pamatot, kam to vajag. Un šobrīd, ja restorānam nevajag no mums šo rēķinu tieši šodien, man ir priekšlikums, man ir mašīna, mēs varam braukt tieši tagad jau prom. Jā. Nē, vispār nē. Es tā nevaru. Es labāk mammai pazvanīšu. Viktoriņa, piezvaniet mammītei, pasveiciniet mammīti, pasveiciniet. Pazvanīšu mammai, lai mamma man ir jāsamaksā. Jā. Ir jāsamaksā. Tad es zvanu mammai.